Tuvojas vasara, kas ir mīļākais laiks daudziem Latvijas iedzīvotājiem, un arī šīs brīnišķīgās sezonas atklāšana tradicionāli pilsētā mainīsies noteiktu sabiedriskā transporta maršrutu grafiks. Uzņēmums Daugavpils Satiksme ziņo, ka no 1. jūnija līdz 31. augustam tiks koriģēti sāraksti autobusiem maršrutos numur 10, 12 un 14. Izmaiņas notiek saistībā kā ar peldēšanas sezonas sākumu, tā arī ar pasažieru skaitu samazinājumu skolēnu brīvlaikā. Viena no izmaiņām skar autobusu maršrutu numur 10 autoosta Rugeļi, kā arī iepriekšējos gados autobus kursēs līdz Rugeļu ūdenskrātuvei, viena no populārākajām atpūtas vietām pilsētā. Darba dienās reise līdz atpūtas vietai kursēs no 9:20 līdz 20:40, savukārt brīvdienās no 9:45 līdz 21:15. Tādā veidā iedzīvotājiem būs ērtāk nokļūt līdz iecienītai pludmalei, ir tīpaši vakarā, kad daudzi dodas pie ūdens pēc darba. Izmaiņas skar arī maršrutu numur 12. Skolēnu brīvlaika periodā tiks atcelti rīta reisi. Autobusu no autoostas nekursēs 6:45, kas nozīmē, ka no Križiem tas nekursēs 7:18. Sezonas izmaiņu sarakstā iekļuva arī autobusu numur 14. Autoosta Cietoksnis Kīmija autoosta. Vasaras sezonas laikā tiek atcelts reis 7:00 no autoostas. Neskatoties uz to, autobusu, kas attiek no autoostas 6:59, turpinās savu kustību pēc ieraksta saraksta. Uzņēmumā skaidro, ka iemesls reisu izmaiņās ir saistīts ar zemu noslogotību rīta reisos. Vasaras grafiks Daugavpils sabiedriskajā transportā jau kļuva par ierastu vasaras sezonas daļu pilsētas dzīvē. Kamēr skolēnu maršruti iepauzējas, autobusi uz atpūtas vietām otrādāk paliek daudz pieprasītāki. Daugavpils Satiksme aicina pasažierus saulēcīgi iepazīties ar atjaunoto sarakstu un plānojot braucienus ņemt vērā izmaiņas. Papildus informāciju var saņemt zvanot uz izziņu dienestu pa telefona numuru 654 25 270.